Kā var zināt, ka tas, ko es daru, mani mērķi, manas idejas, mans bizness ir atzinības meklējums, novērtējumu meklējums, neapzināta kompensācija nesadziedinātām psiholoģiskām traumām, vai tomēr es darbojos un virzos ciešā sasaistē ar savas dvēselītes interesēm un esmu savienojumā ar radošo avotu. Ļoti labs jautājums, kuru man uzdeva sieviete. Un tiešām, kā lai es zinu, ka es kalnus gāžu un enerģiju tērēju nevis zemapziņas programmu vadītajiem procesiem, bet tiešām esmu sasaistē ar augstākiem apziņas līmeņiem. Agrāk mēs tādus jautājumus neuzdevām, bet šobrīd laiki ir mainījušies un tās paradigmas, kā mēs dzīvojam, arī ļoti strauji mainās. Tāpēc, kā atpazīt? Pirmais ir tas, ka ir jābūt priekam par to, ko es daru, gandarījumam un priekam, un iekšējai sajūtai, ka es to varētu darīt arī tad, ja man neviens par to nemaksātu. Otrs rādītājs, ka mans darbs vai mans bizness ir kā radoša realizēšanās, kurā es attīstos, pilnveidojos, augu, evolucionēju. Nevis daru tikai tik, cik man par to samaksās, vai daru tikai tāpēc, ka ir jādara. Un šeit, protams, es gribu piezīmēt, ka ir jau arī tādi darbiņi, un mēs visi izējam cauri varbūt tādam kā posmam, kurā mums ir vajadzīgs krāt pieredzi, un saprast to virzienu un veidot attiecības, tad mācīties, socializēties arī šajā jomā. Tomēr, ja notiek šī iekšējā attīstība, šī iekšējā evolūcija, tad arī šis mainās un cilvēks pāriet uz realizēšanos. Un tad man, protams, klienti arī saka, bet man patīk mans darbs, tur viss ir saprotams, viss ir pierasts un es tur labi orientējos, bet tad, kad mēs parunājam jau konkrētāk, tad atklājās, ka, priekšnieks varētu būt cits, kolēģis kāds varētu nomainīt, laika īsti priekš sevis arī nepietiek, kaut kur pazudis prieks, veselība sāk uzbojāties, tās visas ir norādes, ka cilvēks nav īstā vietā un nedara to, ko varētu darīt. Un tāpēc es jums gribu atgādināt, ka mums